braucam Saules maizē pie draugiem. Redzēs, kā mums te ies. Es domāju, ka jums būs interesanti paskatīties pie kā un kur mēs braucam ciemos. Jā, mēs bijām uz Saules maizi pie mana viena no labākajiem draugiem, kurš tagad ir mūsu vecā dzīvokļa iemītnieks. Tūliņ pakonsultēsimies ar dizaina eksperti par to, kā viņai patīk jaunā vecā dzīvokļa iekārtojums. Vārds jums. Dizaina eksperti, jā. Man riktīgi patīk, kā viņš tur ir. Viņš vēl nav līdz galam iekārtojas, bet šobrīd dzīvoklī ir tik plašs, kā bija brīdī, kad es tur ievācos. Un ka man likās, ka te jau ir dzīvot mierīgi 3 cilvēki, kas tā arī ir, tur var dzīvot. Vienkārši mums bija savievas, kāpēc mums vajadzēja lielāku tā kā vietu. Mājīgs, arī varētu teikt, ka mājīgs jau ir. Un es teiktu, ir kārtīgs vecpuišu dzīvoklis. Jā, nu normāli tāds man cave, bet viņš mākslinieks, Jā, nē. Kā viss ir super hipsterīgi, un es pat viņam teicu, ka viņam tur kanvasiņu vajag uzlikt un viss notiks. Es iedomājos, ka viņam būtu tāds balts tērps, dod šķīts krāsu, viņš tā stāvētu ar rodu un tā. Tā, ja? Jā, tipiski. Bet tagad mēs laižam uz kino. Starp citu, tev nebija kaut kāda nostalģiska sajūta vai izjūtas dzīvoklī esot šodien? Es, man liekas, jau vienā video teicu, bet tas video, man liekas, ir vēl manā telefonā. Ka ļoti jocīgi tur atgriezties, jo tur piedzīvots ir tik ļoti daudz. Un katru reizi ienākot, man uzreiz tāds, tagad esmu apakaļ savā dzīvoklī, man tagad jāsakārtā vai te jānotīra tā, lai viss ir smuki un tā. Bet, jā, man viņš vienkārši ļoti mīļš dzīvoklis vēl joprojām ir un būs. Bet labākā ziņa ir tā, ka viņš jau nekur nepazudīs, viņš visu laiku tur būs un mēs varam iet ciemos un viņu ir apskatīt un viss kārtībā. Man likās, ka viņu restaurē un viņi atkal izstās pēc pilnīgi sūdu. Vecīgā ir nenormāli daudz skaistas ēkas, kuras ir vienkārši nolaistas līdz pēdējiem. Sašutums. Diēta sākās Rīt nē. Šodien točni nē. Vienās tas brīdis, kad es nevaru vienaldzīgs paiet garām bērnu sekcijai Rimī. Bet es droši vien tajā pašā laikā negaidu to brīdi, kad Matilda nevarēs vienaldzīgi paiet garām šeit. Es atceros, kā Hot Wheels mašīnas bija vienkārši the shit. Šitā ir tik stilīgi. Es esmu jums teicu, ka diēta sākās rīt. Kas tev par sevi sakāms? Par mani? Jā. Kāpēc? Man viss labi. Man kaut kāds deja vu atkal ir. Jā. Ejam patērēt naudu vai kaut ko es teicu. Kā domā baltu? Pie kaķis arī pels. Pelsnāk. That's the one. Izskatās, kad skapis mums būs jauns, bet man fascinēja vairāk tas, kad veikals ir vaļā 10 minūtes un stāvvieta jau bija pilna. Cilvēki jau arī apgrozās diezgan lielos daudzumos.
Tas ir klāts. Pirmo reizi pagaršošu IKEA 30 centu hotdogu. Bez tā, ko tur dabūs. Kā? What the fuck? Tu arī gribi pagaršot? That's that fire. Viņi ir briesmīgi, bet maize ir staķika kvalitātē aptuveni. Pagaršo. Viņu bišķiņu pārkritīs. Desiņa nebija traka. Maize bija briesmīga.